Šis ir ļoti smags jautājums. Un atbildu šo jautājumu, tas nav viennozīmīgi, atbildi nevar atrast. Ir jāsaka to, ka mums Ventspils domē 30 gadus pie varas atradās viens tas pats politiskais spēks. Mums pilsētas iedzīvotājiem tika liekta jebkāda iespēja izteikt savu vēlmi, piedalīties pie pilsētas attīstības un piedalīties pie pilsētas politiskās un ekonomiskās dzīves jautājumu risināšanu. Pilnīgi tika izslēgta iespēja. Mums šobrīd jāatjauno pilsētas iedzīvotāju uzticība. Mums jāsāk strādāt iedzīvotājiem, uzklausīt viņu vēlmi, jo šobrīd pilsētas domē izveidosies kungu kasta. Vienkārši kungu kastē. Jūs ejat uz pilsētas domu, rakstiet iesniegumu, jums iedot veidlapu. Uz veidlapas augšā rakstīts iesniegums kungam. Pasakiet, kāds var būt kungs? Mums domē jāstrādā ierēģiem, kurus ievēlējusi tauta, kuriem tauta maksā algu, un ierēģiem jārisina tautas problēmas. Viņš nevar būt kungs. Nu jā, viņš ir kungs, es pieņēmu tātad, kas esmu kalps. Es taču neesmu brīvs pilsētas iedzīvotājs. Nākošais jautājums, kas jāatrisina. Mums jebkurā gadījumā jāatņem tiem kuņģiem viss viņa privilēģijas. Tā ir ņirgāšanās pa cilvēkiem to, ka reāli tas, kas notiek.